Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. 1 solis – pārbaudiet Wi-Fi ierīces statusu. Sāciet ar to, ka pārliecinieties, vai jūsu Lenovo IdeaPad Flex 5 ir ieslēgts un vai Wi-Fi slēdzis ir aktivizēts. Tas parasti atrodas uz klaviatūras, un tam ir simbols, kas izskatās kā antena. Ja tas ir izslēgts, nospiediet to, lai aktivizētu Wi-Fi. 2. solis – atveriet tīkla iestatījumus. Noklikšķiniet uz tīkla ikonas, kas atrodas uzdevuma joslā apakšējā labajā stūrī. Pēc tam izvēlieties N tīkla iestatījumi vai tīkla un interneta iestatījumi. 3. solis – izvēlieties Wi-Fi tīklu. Iestatījumos tiks parādīti pieejamie Wi-Fi tīkli. Izvēlieties savu mājas vai darba Wi-Fi tīklu un noklikšķiniet uz Savienoties. 4. solis – ievadiet paroli. Ja jūsu tīklam ir parole, ievadiet to pareizi. Ja neesat droši, ka parole ir pareiza, pārbaudiet to uz maršrutētāju vai jautājiet savam tīkla administratoram. 5. solis – pārbaudiet savienojumu. Pēc tam, kad esat veiksmīgi savienojies, atgriezieties uz tīkla iestatījumiem un pārliecinieties, ka status ir savienots. Ja status ir atvienots, mēģiniet vēlreiz. 6. solis – veiciet bezmaksas diagnostiku. Ja jums joprojām ir grūtības ar savienojumu, Lenovo piedāvā bezmaksas diagnostikas rīku. Atveriet iestatījumi, izvēlieties atjaunināšana un drošība, pēc tam problemātiskās jomas un sekojiet norādījumiem, lai veiktu diagnostiku. Šis rīks var palīdzēt noteikt, kas tieši izraisa savienojuma problēmas. 7. solis – saņemšana pie durvīm. Ja problēmas joprojām saglabājas un jums ir nepieciešama profesionāla palīdzība, apsveriet iespēju izmantot Lenovo pakalpojumu – saņemšanu pie durvīm. Tas nozīmē, ka jūsu ierīce tiks paņemta no jūsu mājām un nogādāta remonta centrā, kur tā tiks profesionāli salabota. 8. solis – piedāvājums pirms remonta. Ja jūsu ierīce ir jāremontē, Lenovo sniegs jums detalizētu piedāvājumu, kurā būs iekļauti visi remonta izdevumi un laiks, cik ilgi tas varētu aizņemt. Tas nodrošinās, ka jūs esat informēts par remonta procesu un varat pieņemt lēmumu bez steigas. 9. solis – pabeidziet procesu. Pēc remonta pabeigšanas jūsu Lenovo IdeaPad Flex 5 tiks atgriezts jums. Pārliecinieties, ka vēlreiz pārbaudāt Wi-Fi iestatījumus, lai pārliecinātos, ka viss darbojas nevainojami. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.